Par ko ir konflikts starp Izraēlu un Palestīnu? Konflikts ir par teritoriju Vidusjūras austrumu krastā, ko vēsturiski sauca par Palestīnu. 1947. gadā Apvienoto Nāciju organizācija izlēma šo teritoriju sadalīt divās valstīs – arābu un ebreju. Ebreji šo plānu pieņēma, bet arābi noraidīja, jo uzskatīja, ka visa zeme pieder viņiem. 1948. gadā Izraēla pasludināja savu neatkarību. Drīz pēc tam 5 arābu valstis uzbruka Izraēlai, lai to iznīcinātu. Sākās karš, kurā Izraēla ieguva vairāk zemes, bet daudzi palestīnieši zaudēja mājas un kļuva par bēgļiem. Un tā Palestīnas valsts netika izveidota. Kāda ir šī brīža situācija? Pašreizējais konflikts sākās 2023. gada 7. oktobrī, kad palestīniešu islāmistu politiskā un militārā organizācija Hamas uzbruka Izraēlai, nogalinot daudzus civiliedzīvotājus un sagrābjot ķīlniekus. Izraēla sāka atbildes operāciju Hamas pārvaldītajā Gazas joslā, tagad solot pilnībā iekarot Gazas pilsētu. Starptautiskā sabiedrība šādu Izraēlas rīcību uzskata par nesamērīgu, norādot uz daudziem civiliedzīvotāju upuriem un ciešanām, jo Izraēla bloķējusi pārtikas un citas palīdzības piegādes. Vai iespējams divu valstu risinājums, ka blakus Izraēlai pastāvētu arī neatkarīga Palestīnas valsts, lai piespiestu Izraēlu mainīt savu politiku Gazā? Šobrīd daudzas rietumu valstis saka, ka drīzumā atzīs Palestīnas valsti. Latvija un citas reģiona valstis neplāno atzīt Palestīnu, jo uzskata, ka labāk ir pagaidīt, kamēr lēmumu pieņems, piemēram, ANO. Pret Palestīnas valsts atzīšanu iebilst arī ASV. Jautājums par Palestīnu būs ANO ģenerālās asamblejas dienas kārtībā jau septembrī. Bet kā tu domā, kādu lēmumu ANO pieņems? Droši raksti komentāros!